Ģimenes ārsta prakse ir atvērta vismaz 40 stundas nedēļā, un šajā laikā praksē ir pieejams ģimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs. Ikdienu vismaz 1 stundu ir pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta, akūtu saslimšanu gadījumos. Pieņemšana ģimenes ārsta praksē notiek pēc iepriekšēja pieraksta, bet vismaz 1 stunda ir paredzēta pacientiem ar akūtām saslimšanām. Šajā stundā var griezties visi, kas ir saslimuši negaidīti vai guvuši kādu traumu, kuru nebija iespējams iepriekš paredzēt. Piemēram, iegriež ar nazi pirkstā vai saslimst ar akūtu elpceļu infekciju vai sasāpās vēders. Situācijas ļoti dažādas mēdz būt. Ir noteikts pieņemšanas laiks ģimenes ārstam un ir noteikts pieņemšanas laiks ārsta palīgam. Katra prakse strādā 8 stundas, tas nozīmē, ka ārsta palīgs ir sastopams arī pēc ģimenes ārsta. Ja ģimenes ārsts ir aizgājis mājas vizītēs, tad ir sastopams ārsta palīgs, pie kura var griezties, ja ir akūta saslimšana. Ģimenes ārsta prakses darbs ir komandas darbs, un pacientus arī aicinu izmantot šo komandu. Tāpēc nekautrēties jautāt daudz sev interesējušos jautājumus arī reģistratoram un ārsta palīgam. Aicinu vēl neapvainoties un nedusmoties, ja reģistrators uzdod papildus jautājumus. Tas notiek ne jau tāpēc, lai reģistrators uzzinātu pacienta problēmu, bet lai varētu plānot vizītes laiku. Jo vizītes mēdz būt ļoti dažādas. Mēdz atnāk pacients tikai pagarināt slimības lapu, bet mēdz būt arī ļoti sarežģīta problēma un sarežģīta komunikācija, kas var prasīt daudz vairāk laika. Protams, neaizmirsīsim, ka ir arī praksēs ārstu palīgi jeb felšeri, pie kuriem var vērsties tad, ja, piemēram, ģimenes ārsta darba laiks ir jau piepildīts, pieraksts ir pilns, priekš tam ir ārsta palīgs, kurš var šo problēmu atrisināt.